Labdien, cienījamie publika, good day, dear lectors from Germany and from Holland, from Netherlands. I am very enjoyed that you come here to our conference, and I'm very enjoyed for our guests today who will visit the Ebelshofer conference, Ebelmoser conference here today. Yes, it was last year in spring when then came the idea about more important historic territory to show in Ebelshof. Tas bija pagājušā gada maijs, kad bija doma un vēlēšanās tātad vairāk pētīt un iedziļināties Ebelmožas vēsturiskajā teritorijā. Un tas ir saistīts ar to, kā arī es jau mana ģimene kopš 1928. gada dzīvo Ebelmožas teritorijā. Un iespējams arī šobrīd ir klātesoši daudzi vai interesanti, bet varbūt arī cilvēki, kur arī tieši tāpat ilgi dzīvo ar ģimenēm šajā teritorijā. Jā, man tas te nedaudz sagatavoju, man patīk ļoti labprāt brīvi runāt, bet kaut kas nedaudz man arī sagatavots. Jā, tātad Ebelmožas teritorijas apkaimes biedrības biedrība tika izveidota pēc 1887. gada kartes un arī identiski tālāk pēc 1927. gada kartes. Tās jūs varējāt ļoti labprāt lūkoties vestibilā, kad jūs nācāt, kad šī teritorija līdz pat Otram pasaules karam ar savu individualitāti arī pastāvēja šādā veidā. Un tātad, jā, kā tad pati izejot, kā pati Ebelmoža radusies un kā attīstība. Visu pirms ir jau, kā ienāk cilvēks, ka kaut kas tiek būvēts, un tā bija, protams, šī pirmā māja, kas vēlāk tad 1800. gadā kā Ebelmoža un brīnišķīgu parku tapa ar izklaides vietu Rīgas pilsētas cilvēkiem ārpus Rīgas robežām, ar dīķi, ar kanāliem, ar laiviņu braukšanām un dārzu un augļu dārziem un skaistu arhitektoniku. Ja tad šī vieta tika izvēlēta jau ļoti interesanti ar kāpu vidi un ar ūdeni. Tad šīs bija kāpas un arī ūdens klātbūtne. Arī šobrīd vēl joprojām tā ir šī 20 metru augstā kāpa, kas sniedz Ziepniekalna kapos. Un, diemžēl, ūdens, protams, ir jau tad noteiktā laika posmā apsusināts. Ejot cauri tālāk pirmās, teiksim, šī 19. gadsimta 100 gada ir saistīta ar Botichera kunga ģimeni un viņa dzīvi ārpus Rīgas. Un šajā vietā, cik es Nacionālajā bibliotekā lasīju, ir bijuši arī koncerti, un viena no tiem bija ķitāras koncerti, bet mēs labprāt kā biedrība vēlamies vairāk un vairāk iedziļināties, pētīt, kas ir norisinājies šajā 19. gadsimtā Ebelshofā, Ebelmožā, kā tas norisinājies. Tālāk attīstība gāja līdz Ziepniekalna kapiem, tātad Zeifenbergā Friedhof. Tas radās 1871. gadā, 300 metrā tālumā apmēram no pašas Ebelmožas, tātad ansambļa. Un, jā, laikās es stāstīšu, paldies. Un, jā, kaut ko te var pareizi. Viņš man teica, ka tagad es varot kaut ko. Jā, tātad šī es pārliekšu tūlīt mazusciņu apakaļ uz 27. karti, lai es pirmkamēr, tātad 27. gads, bet es sākšu jau stāstīt te ir šīs kartas no 1887. gada un salīdzinājums ar tātad pagājušo gadu, 2022. gadu. Kā tas varētu būt, kuras ieliņas un tā tālāk.
Jā, bet man jāiet uz otru pusi, pardon. Ok, skaidrs. Jā, te ir tas 1927. gada karte, kur vēl arī tad tātad virziens ir, nav tālāk, teiksim, tāds apkaimi kartes redzams, tātad iepriekšēji, ko redzēt, tā ir Rīgas un apkārtas plāns, tātad savu noteiktu veidu apkārtne, un tā ir šī evemoša apkārtne blakus Rēmera. Nu, tā, vairāk man informācijas nav. Jā, šis ir skaists baltā māja, Ēbelmuiža. Manuprāt, ir grūti pateikt, kā šī fotografija ir izveidojusies. Iesim tālāk. Šis ir ļoti īpašs glezna, kas ļoti nejauši man gadījās iegādāties Berlīnē. Es pats arī dzīvoju tur. Ieliku vienkārši eBayā Ebelshof vārdu, un šī māksliniece sauc Margot Harriet Grossey. Viņa dzimusi 1887. gadā un mirusi 1937. gadā. Un šis akvarelis ir tātad gleznots 1929. gadā. Un šis akvarelis ir nosaukums ir Ceļš uz dīķi Ebelshof oder Weg zum Teich, original, zu Ebelshof, Riga. Interessant, dass meine Familie ist 28 gekommen, weil sie hat dieses wunderschönes Bild 29 gemalt. Okay, ja, das ist ein älteres und Graphie, wenn möglich von Brotze, eine wunderschöne Malung, wie entstand diese romantische Atmosphäre und vor allem diese Atmosphäre durch auch pat arī šī, es atvainojos, es pārgājos vācu valodu, tad šis ainavisms, kā sadarās gan koki, gan arhitektonika, gan arhitektonikas izsmalcinātie elementi un šo noteikti savienojumu. Tātad šajā. Šī ļoti pazīstamā dārza māja. Un, manuprāt, šīs fotogrāfijas izskatās, ka tās būtu no 1916. gada. Tātad iespējami, kad pēdējais īpašnieks Izidors Lange kungs, Voldemārs Izidors Lange, mēģināja sabiedrību no Vācijas uz Baltiju ielūgt, jo tas bija, šīs fotogrāfijas redzams vienā Baltenbuch grāmatā, kurš aicināja no Vācijas ceļot uz Baltiju. Bet ir zināms, kas vēsturiski notika 16. un tālākos, iespējams 17. gados Latvijā un Vidienē. Tā tas ir mākslas templis, to es vēl atceros vēl kā drupas, ka bērnībā viņš, teiksim, tās kāpnītes, tie bija 70. gadi. Apmēram tā. Šī ir baltā māja Ēbelmuiža tātad no iebraucamās puses, nevis no parka puses, tātad tieši, teiksim, tā priekšpus, kā zināms arī, ja. Und das ist brīnišķīgs Foto, ein wunderschönes, ein fabelhaftes, ein fantastisches Bild, jo šis ūdens, kā viņš atspoguļo un parādīs ļoti, un tas tiltiņš, tā kā, jā, tāds arī ūdentiņš kādreiz ir skaistie ceļi ir bijuši. Tātad tas ir šis ūdens, kas no ledus laikmetiem ir vēl saglabājies pretstatā pret otru pusīti, kas ir kāpas. Un Ziepniekalna kāpa, kur ir. Ja? Jā, un te mēs jau tagad pārlecam uz noteiktiem gadiem, kas saucās 60. gadi, varbūt bišķiņ pa ātri jau tagad, bet tomēr jau uz to pusi iet. Tātad vienmirklīti, es paiešu bišķiņ atpakaļ. Tātad, kas notika Ebelshofā, tad radās starp Ēbelmuižas parku un Ziepniekalna kapiem tika izveidotas divas ielas ar privātām mājām. Un tās ir šodien tās Līvciema iela un Misas iela, kā arī Tumes iela un Grauda iela. Un dažas vēl, kā saka, noteikti saglabājuši savus vēsturiskos vaipstus un elementus. Un tas ir, sakot, šādā veidā tika attīstījās apbūve ar 2 stāvu augstumu. Tātad, bet
mēs varam tagad tieši iet vairāk uz nākošo bildi. Jā, tas tagad ir pēckara gada, otrā pasaules pēckara gada, un šī augstākā celtne, ko mēs redzam, varbūt taisam pa vidu nedaudz labā pusē, ir 5-stāvu ēka, kas būtībā šajā Ēbelmuižas parka un Ziepniekalna kapšajās mūsu Sauruplmāja vidē izsauca šo 5-stāvu augstumu. Tā bija pirmā zīme, kaut gan šī apbūve tika veikta starp vēsturisko parku māju Ēbelmuižas un Sauruplmājām, tātad Livciem iela, tas bija tāds atstatums, un tas bija viens projekts, tas notika 60. gados Padomju Savienībā, un tas bija projekts kā oficieru ciemats. Jo es bērnībā atceros, kā ar uniformām tātad, un brauca zaldāti, un tad viņi dzīvoja šajās mājās vai oficieri. Jā, tās bija oficieru nams. Jā, un ejam tālāk. Aha, te mēs esam tagad pie 80. gadiem, tad nākošais etaps. Te nākošais etaps ir redzams labā pusītē viena tāda vēsturiska mājiņa, droši no 20. gadsimta sākuma, 906. un apmēram, un tad kreisā pusītē mēs redzam jau šo 1, 2, 3, 4, 5, 6 apmēram. Tātad 6-stāvīgo, bet mēs tagad iesim tūlīt otrā pusītē, jo jūs tūlīt redzēsiet nākošo. Jūs redzat šo pašu māju, šo pašu ēku vēsturisko, un otrā pusītē viņai ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stāvi. Tātad ļoti mīļa sadzīvošana kopā. Jā, tas bija 80. gads, kad mēs trīcējām un drebējām kā bērni, kad notika tātad mūsu kaimiņu padzīšana. Daži vēlējās, bet dažus padzina. Un tas bija noteikti laiki, jā, kad arī varbūt jāsaka, jāanalizē, kādēļ tas notika, var pārdomāt zinātnieki, bet jā, tas bija viens no pēdējiem punktiem. Tie nākošie punkti jau saistās, man jāstāsta, vai ir ar fotogrāfijām. Man fotogrāfijas vairāk nav, bet ir zināms, ka arī nākošais, tātad, nākošais posms, kad tika beigta būvniecība pēc 80 gadiem, teiksim, noteiktā neskaistā un nerespektablā vides sapratnē, bija tad, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Un tas bija 2006, 7, 8, jo tad ar Ēbelmuižas, tātad, diemžēl ar Ēbelmuižas vēsturisko ēku bija par maz, bija tomēr nepieciešams vēl ēkas, bet ne vēsturiskas, bet modernas. Tātad tā jau bija tad 1, 2, 3 reize, kad, teiksim, tātad kaut kas jauns ienāca no ārpuses. Ir arī šobrīd un šodien projekti jau 4. un noteikti 5. reizi attīstīt, teiksim, projektus, ko cilvēki, mēs kā 89. gadā protestējot, man jau vecāki vairāk ar 22 ēkām, lai tās nebūvētu, toreiz tas izdevās, bet tomēr iebūvēja 80. gados šīs 4. Tātad, principā, 89. gadā šīs, ko jūs redziet attēlā, šīs ēkas, tās bija tad 2, bet, bija domāts 22. Tas nozīmē, tad vajadzēja tā, kāds prom. Kā lai es varētu noslēgt šo interesanto tēmu par to, kā. Es atvainojos, ka es tik ilgi aizsuru jūsu uzmanību, jo mums ir priekšā ļoti brīnišķīgi lektori, un mēs ļoti, ļoti priecājamies par viņu klātbūtni, ka viņi mēro šo ceļu un interesi uz mūsu
teiksim, ne jau tikai mūsu, tas ir visplašākie cilvēki, gan arī jaunam Ziepniekalnam, gan arī privātnājām šo interesantos projekts, un tāpēc es tikai noslēgšu īstu teikumu. I'm sorry if I am so speak so long. Ēbelmuižas kultūra telpa savā koncentrācijā, politiskās un sociālā attīstībā nes sevī 2 gadsimtu vēsturi. No 19. gadsimta pārkaino mākslas un arhitektūras ansambļa līdz 2 pasaules karu, kā 20. gadsimta iezīmes un mantojuma, un 2 kapsētu līdzpastāvēšanu, kā Ēbelmuižas savrupmāju un teritorijas UNESCO nemateriālā pasaules kultūras mantojuma vieta Rīgā. Paldies! Visu labu!